Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Šodien es esmu Ogres skatu torņa pakājē. Nu ko, iesim augšā, apskatīsimies, kas tur notiek, kā tur viss izskatās. Viens mans paziņa onkulis stāstīja, ja tornis vēl nav apgāzies vai kāda ēka, vienmēr jau pastāv iespēja, ka tu kopā ar šo konstrukciju nokritīsi. To jāņem vērā. Tātad paskatīsimies pašas konstrukcijas pamatus. Betons vēl nav. Te vienīgais stūrītis nedaudz nolupis. Tīri normāli, vēl nekas te nav saplaisājis. Tā bija vēl labi. Tā, nekas nav atskrovējies. Pirms pēdējo arī ātri apskatīsimies. Jo paši saprotiet, tomēr jāskatās ir. Dargie draugi, paši saprotiet, drošība tomēr pirmajā vietā. Tā, plaisu nav, varam kāpt augšā. Tātad kāpjam augšā, kāpnes, jā, diezgan bīstami, jo kāpnes aplidojušas. Šīs jaukās konstrukcijas augstums ir 30,4 metri. Šeit kāds jau vienmēr, man liekas, ka te visu laiku kāds savu velosipēdu vai kaut ko mēģina pieķēdēt. Cerēsim, ka tur augšā nav neviena cilvēka. Tā, vienīgā problēma varbūt tur, nezinu, vai var redzēt, jāmēģina piezūmot. Tur zibens novedējs ir no sava stiprinājuma nokritis. Vajadzēja jau būt visam savā kārtībā, bīstami, tā nevar. Un šeit arī otrā pusē tas pats. Tālumā, dārgie draugi, varam dzirdēt, ka suņi rej vai smilkst vai žvants. Vai žvadzina. Šī projekta izmaksas aptuveni 56,000 latu. Nu ko, pamazām kāpjam augšā. Vēl joprojām pārliecinamies, vai nav kāda plaisa vai kaut kas. Jo paši saprotiet, nedrīkst riskēt. Nē, es, protams, vienmēr riskēju, lai kaut ko nofilmētu savam kanālam, bet iesaku jums tā nedarīt. Nu, skats jau no šienes paverās tāds maktens, bet no augsti tiešām. Plus, kādi plusi? -9 grādi šobrīd ārā. Tehnikai arī sanāk ciest. Bet ko darīs tātad atkal? Zimens novedēja. Nu šeit vajadzēja būt kādām stiprinājumam. Savādāk paskatieties, kā viņš ļurkājās. Nu kas tas ir? Bīstami. Normāli, turās izkārtībā. Tā. Nu ko, dārgie draugi? Esmu veiksmīgi ticis šī skatu torņa augšā. Vējš jau diezgan tāds brāzbains ir. Jā, jā, kas tam mums ir? Laura Skurba, YouTube. Te jau YouTuberi salasījušies. Ūdris, MT, Meža tehnikums, Madara. Jā, visi kaut kur savus uzrakstus ir salikuši. Bet paskatīsimies, ko tad mēs šeit varam redzēt. Tur tālumā Rīga. Gan jau no GoPro nevar redzēt. Ar savām actiņām es varu redzēt televīzijas torni. Viss labi, šobrīd konstrukcija vēl pietiekoši droša. Vēl nekas negāžās apkārt. Jo tomēr paši saprotiet, no 30,4 metriem nokrist vai arī krist ar visu šo. Wow, nu, ir ko krist, es domāju. Jā. Tur mums ir Ogre. Tālumā jau ir mājas, daudz dzīvokļu ēkas, bet izskatās, ka tur vienkārši mežā atrodas pilsēta. Pa lielam tā jau arī ir. Nu ko, dārgie draugi, pavisam nelielu inspekciju esam veikuši. Viss ir normāli, viss ir kārtībā. Varam doties atpakaļ. 2013. gada nogalē šo celtni uzcēla. Tomēr jau laiks ir pagājis. Vairāki gadi. Koks var satrupēt. Nu labi, skuju koks tik ātri tomēr nesatrupēs. Bet, ja ir pielaistas kādas rupjas celtniecības kļūdas, viss, kas ir iespējams, tad jau sanāk ļoti labs video, kā es lidoju ar visu šo torni lejā. Vienīgais, pakāpieni. Ar pakāpieniem šeit ir problēma. Viņi ir slideni. Bet nedaudz pie margas pieturoties, tomēr ir iespējams daudz maz lādzīgi nokāpt lejā. Tātad viss kārtībā. Tur mums jau ir viens sunītis. Saimnieks mēģina sasaukt viņu. Tad šeit cilvēki var iztaidzināt savus sunīšus. Būs vien, dārgie draugi, jādodas atpakaļ uz mašīnu, pēc tam mājās. Nu, tāds neliels apskats. Kas tad notiek šobrīd ar Ogres skatu torni? Tātad rezumē, viss ir normāli, viss ir kārtībā, var šobrīd vēl droši pa viņu staigāt, nekāda problēma. Gaiss cēliņš sataisīts, pietiekoši droši var pārvietoties. Bet šeit laikam, tu ieskrienies, un lai tu nepārskrietos.
tev ir jāmaina nedaudz josla. Un tagad parunāsim par ogres youtuberiem. Ja godīgi, es pat īsti nezinu daudz ogres youtuberus. Noteikti ir pavisam nelieli kanāli, kuru veidotāji ir tā kā ogres skolu audzēkņi. Un tas viss normāli. Bija Kadime. Viņa filmēja pāris, man liekas, vairāki bija vlogi no ogres. Un tagad viņa pavisam nesen ievietoja video, kurā vēstīja, ka, diemžēl, kādu laiciņu vai vispār YouTube video vairs neliks. Ar jums kopā bija Edgars. Paldies par jūsu skatījumu. Paldies par jūsu uzmanību. Uz drīzu tikšanos. Don't stop, turn off the lights. Nauseous when I wake up. Don't quit, I fell for you. Don't